Es gan sliecos ticēt savu vecstāvu sāstītēm. Piemēram, ka latviešu strēlnieki 1918. gadā Kreivļu dārzā svinējuši Jāņus, dedzinājuši ugunskurs, dzēruši alu un dziedējuši Līgos svētkus. Viņi toreiz savā dūrē turēja visu Maskavu un bija jaunās komunistu valdības vienīgais sargs. Un kas tur īpaši, tas man nebija nekas jauns. Kā jau nekas, interesantākais vēl sekās. Pašā svinības karstumā atskarēja pats komunists Ļeņins un teica, ka Maskava esot sācies SS dūmus un to vajag apspiest. Strēlnieki pasūtījuši viņu pāris mājas tālāk, ka tāds sīkam taču nedrīkst traucēt viņu svētkus. Pēc brīža Ļeņins atskrējas vēlreiz un uztrauc stāstījis, ka dumpinieki arestējuši paši Čeks, Vado un Džežīts. Strēlnieki atkal viņu aizsūtījuši projām, tad gan noticis kas nelāks. Dumpinieki izdarīja likanīgu kļūdu, atklājot Velgabalu uguni uz Kremlu un trāpīja svētku ugunskurā. Tas latviešiem licies par traku, viņi ķēršies pie stolbriem, veikli apspieduši dumpu un atbrīvojuši Džežīts. Jā, nu tikko jūs dzirdējāt fragmentu no darba Latvieši ir visur, kuru prozas lasījumos lasīja pats autors Oto Ozols. Bet šodien autors ir Kultūras Rondo studijā. Labdien! Labdien! Jūs uzrakstījāt darbu, pret kuru daudzi sākumā izturējās skeptiski, daži nezināja, ko ar to darīt, un tieši tā literārā žurnāla Karoks numurā arī Guntis Berels saka, ka sākumā neviens nesaprata, kas tas īsti ir. Tagad Atēna ir izdevusi pirmo latviešu globālo trilleri ar šādu nosaukumu. Latvieši ir visur. Sakiet, kādas domas vadīts jūs sākāt to rakstīt? Tur bija vairākas domas, kādēļ es to sāku darīt. Numur viens, man sen bija tāda sajūta, ka latvieši ir sen pelnījuši vienu tādu globālu dēku gabalu, tādu aizraujošu trilleri, pilnu ar vērienīgām globālām dēkām. Nu, tā kā Holivuda taisa savus visus Jasons Bournes un ko tur nebūtu vēl. Un es domāju, kāpēc latviešiem kaut kas tāds nevarētu būt? Jāraksta augšā. Un otra lieta, par ko es sen domāju un ilgi domāju, ir tas, ka tie ir vēsturiski apstiprināti fakti, ka viena maza tauta, kas ir caurmērā 20. gadsimtā bijuši cik 2,5 miljoni, visu kopā ņemot, ne tikai latvieši, bet arī vispār niecīga tauta. Bet ja mēs apskatāmies uz 20. gadsimtu, arī iepriekš un arī tagad, bet 20. gadsimtu vēsturi pēc faktiem, viņi ir bijuši iemaisīti gandrīz visos vēsturiskajos pagrieziena punktos. Man tas vienkārši interesē, kā tas tā var būt un kāpēc tas tā ir. Un tad es nolēmu apvienot to visu kopā tā kā dēku gabalā, kur tiek šī doma izspēlēta dažādos veidos. Cik daudz tur ir pārbaudīts vēsturiskas informācijas un cik daudz ir fantāzijas, nu, ja jūs tā salikt procentuāli apmēram? Nu, kā es teicu, tas ir traks gabals. Lai viņš būtu pavisam traks gabals, es tīši ņēmu visus notikumus, piesēju klāt pavisam reāliem notikumiem. Ja mēs runājam par vēsturisko informāciju, kas tur ir daudz. Sākas 1990. gadā, jā? Faktiski iesākums ir tas 9. gads, 2009. gads, kad es it kā ierodos Stokholmā, un tad es it kā atskatos atpakaļ. Bet vēsturiski, ja runājam par faktiem vēsturiskiem, tos es pārbaudīju, varētu teikt, krustā no dažādiem avotiem, un tīši ņemot ārzemju autors, kuriem nav nekāda interese izcelt vai noniecināt latviešu. Viņi rakstījuši citām auditorijām, viņi vienkārši tādā vai citādā sakarā pieminējuši latviešus. Un es ņēmu šādus avotus, lai būtu pēc iespējas objektīvi, un pārbaudīju krustā no dažādiem avotiem. Un bija arī daudz interesantu atklājumu, par kuriem Latvijā līdz šim nav runāts, vai nav ievērots. Vai piemēram? Piemēram to, ka pirms Mao Dzeduna bija Ķīnā. Tikai nesakiet, ka latvieši. bija latvieši, tas gan nav, tas ir zināms vēsturniekiem, mūsu slaveniem Ķīnas pazinējiem, to var jautāt, viņi apstiprinās. Bet pirms Mao Dzeduna bija viens Ķīnas vadonis liels, ietekmīgs ģenerālis, kurš bija faktiski Ķīnas vadītājs. Un Staļinam bija skaidrs, ka viņš traucēs Mao Dzedunam un komunistiem, un ka viņu vajag dabūt malā. Un Ķīnā tieši padomi diversantu un izlūku grupu vadīja Kristaps Salniņš. Ko viņš darīja? Viņš ņēma un uzspridzināja to Ķīnas vadoni ar visu vilcienu gaisā. Un pie tām izdarīja to tik veikli, ka līdz pat 2001. gadam visi domāja, ka Japāņi ir pie vainas. Viņus pat nabagas notiesāja. Un nesen Krieva atvēra savus arhīvus vaļā un pierādījās, ka Latvijas to ir noorganizējis. Un tāda piemēram, ir bezgala. Daudz. Jā,
Es izlasīju šo grāmatu, un man tiešām likās, ka kaut kur jau ir pa traku, vai tiešām latvieši būs visur, un jūs pieskarties jau tādai ļoti, ļoti nesenai vēsturei, un pat var teikt, ka tagad ne. Par to mēs arī parunāsim. Es pieļauju, ka Guntim Berelim bija diezgan sarežģīti, paņemot rokā šādu darbu, saprast, kas tas īsti ir. Viņš ir šīs grāmatas redaktors šobrīd, es saprotu, ka viņš to ir lasījis ļoti rūpīgi, un viņš norāda, ka grāmata raksturot šīs divas līnijas, no vienas puses trilleris, latvieši dodas nolaupīt Zviedrijas karali un kas no tā iznāk, un no otras puses grāmatas vēsturiskais fons, par ko jau jūs minējāt, nu un tātad tas vēsturiskais fons un trilleris ir saudzes kopā un abas sastāvdaļas cīnās, un tas esot neparasti un ārpus jebkādiem kanoniem. Nu, jūs tagad varat paklausīties, ko Gunts Berels saka par to, kā grāmata vispār pie viņa nonāca. Izlasīja Pēters Jankovs no Atēnas, un viņš netika skaidrībā, kas tas tāds vispār ir. Lai saprastu, ko ar to grāmatu vispār var iesākt, viņš iedeva man, lai es izlasu un pats saku, kas tas tāds ir, vai viņi vispār jēga ir izdot. Nu, es izlasīju, man bija uz matu tāds pats secinājums. Tas ir kaut kas baigi interesantais, bet kas tas ir, to es nezinu. Katrā ziņā neviens pie mums šitādā manierē nav mēģinājis rakstīt. Man kā redaktoram tur ķēpa bija diezgan liela, jo, protams, pa literatūru viņam jēga ir diezgan minimāla. Viņš raksta vienkārši tā, kā viņam patīk. Un tas ir no tiem retajiem gadījumiem, kad autors pats izdomā savus spēles noteikumus, ne uz ko neorientējās. Un spēlē pēc tiem noteikumiem, un viņam arī sanāk. Man vienmēr ir literatūrā pievilcis tieši tas, kas ir atšķirīgs, nestandarta un ne pēc kanoniem. Un tāpēc man liekas arī latvieši ir visur, kā pats gabals interesants. Un autors pie tam bija ārkārtīgi tik tolerants, ka pat rakstīja klāt epizodes, kuras man likās, ka kaut kas pietrūkst. Un pārbaudīt jums nācās arī šos faktus, jo tur tiek minēti ļoti daudz personāži un konkrētas vēsturiskas personas. Visu to vēsturisko fonu pārbaudīja diezgan pamatīgi. Vismaz pēc manas saprašanas nekādas niknās kļūdas tur nebija. Nu, vienīgās ķibeles tās ir ar tiem personu vārdiem, ar kuriem visur ir kaut kādas klizmas. Bet tā tas vēsturiskais fons tika tikai īsināts. Un tātad literatūras zinātniekiem būs problēma definēt, kādā žanrā šis darbs ir? Es nedomāju, ka tā ir problēma, jo labākā situācija, ka katrs literārs darbs pats definē to savu žanru. Oto Ozols ir uztaisījis savu plauktiņu, viņš tur pagaidām ir vienīgais. Visi cieņa, ka viņam tas ir izdevies. Ja? Vai tā grāmata ir labāka vai sliktāka, tas ir, protams, cits jautājums, bet pats svarīgākais, man liekas, ka viņi ir atšķirīgi un turklāt ļoti atšķirīgi. Jā, tā grāmatas redaktors Gunts Berelis, savukārt autors Oto Ozols ir šeit studijā.